Nominācijā par ilgspējīgu saimniekošanu izvirzīts Agnis Graudulis. Mēs varam būt pateicīgi kokiem, kuri radījuši šo ekosistēmu pēc ledus laikmeta, kas bija 12,000 gadus atpakaļ, un koki ir izveidojuši šīs visas auglīgākās augsnes, kas ir šobrīd Latvijā. Un es uzskatu, ka mūsdienās arī cilvēkiem, kas dzīvo pilsētā vai kas nav saistīti ar mežu, viņiem vajadzētu saprast, kādā veidā tas meža process notiek, kādā veidā aug koki, kādā veidā veidojās augsne un kāda ir tā nozīme kokam, cilvēku dzīvē, cilvēku pagātnē un arī cilvēku nākotnē. Mežs ir mana brīvība. Mežā es varu izvēlēties, kad es sāku darbu, kad es beidzu darbu. Un kāpēc man kaut kur skriet pa pasauli? Es tepat esmu mežā, man šeit ir labi. Es vienkārši gūstu prieku no tā.